Ir septembra rīts, kamēr pilsēta vēl mostas, Stendes tautas namā valda muzikāla rosība jeb 18. novembra koncerta pirmais mēģinājums. Tajā piedalās arī Talsu novada fonda stipendijāts 16-gadīgais Kaspars Ulmanis. Jau no 8. klases viņš mācās Rīgas mūzikas internātu vidusskolā. Es esmu labi iejuties un protams, esmu diezgan aizņemts, esmu skolēnu domē un mums ir daudz stundas, kā jau skolē ir muzikas ievirzieni un klavieres un jādzied, bet es tieku galā un viss ir kārtībā. Mūzika ir Kaspara sirdslieta jau no bērnības, un mēģinājumos paiet arī brīvie brīži nedēļas nogalēs. Man patīk, kā saka, man mācība pārzine, jo cilvēks vairāk dara, jo vairāk var izdarīt. Bērnībā Kaspars dziedājis gan ēdot ķiršus, gan ravējot. Neticēsiet, kāda bija viņa mīļākā dungojumā dziesma – Latvijas himna. Jā, un es dziedāju gan kokos sēžot mājās, kā jau mazs bērns patīk kāplēt pa kokiem un darot visādas darbus un tam līdzīgi. Mums ar māmas bija jāsmējās ļoti, jo viņš patiešām bija uzkāpis ķirškoku augšējā zarā. Viņš ļoti bieži vien netika no dažām vietām lejā, kad dabojām trepes. Nezinu, viņš bija uzkāpis ķirškoku augšējā zarā un dziedāja Latvijas himnu. Tētis atzīst, ka Kaspars ir ļoti patstāvīgs un jau no mazām dienām viņam vienmēr viss esot jāizmēģina uz savas ādas. Tētim atmiņā vēl pastrādātie nedarbi, jaunais asistais toaletes pods un ķīmiskie eksperimenti garāžā. Vēl abi ar brāli man sastrādāja nedarbu tādā lielā kaktlā. Es nezinu, kura ideja tā bija, bet viņi bija sakrājuši it kā visādas tur eļļas, un tagad tur mazliet bija parakņājušies par maniem tur visādiem tiem degmaisiem, šķidrumiem, tur acetons un mazliet benzīns un ķīmiskās reakcijas, ko viņi tur bija taisījuši, un kuram tā doma iešāvās vienā jaukā dienā prātā, ka tas visu vajadzētu aizdedzināt. Protams, lai neviens neredz, kur tad to var vislabāk izdarīt – garažā. Ne jau tur brīvā dabā. Protams, tika pielaists cērkociņš un tas katls ar tām ķīmiskām vielām tā smuki liesmoja līdz garažas griestiem, var teikt. Garaža vēl ir, jo es paspēju laicīgi to pamanīt, jo, protams, jau bija pārāk uztraukušies. Lai gan 3 vidusskolas gadu laikā domas var mainīties, pagaidām Kaspars tēmē uz mūzikas akadēmiju. Ikdienā puisim patīk klausīties moderno mūziku, bet dziedāt operu. Ar to saistīti arī Kaspara nākotnes plāni. Tas, es domāju, man vislabāk arī padotos un man patīk, un kāpēc gan nē. Tas, kas aizrauja operā, tas, kad cilvēks dzied no sirds un cilvēks dzied savā balsī, nevis ar kaut kādu fonogrammu vai kaut kādā samākslotā balsī, ka cilvēks tiešām dzied pa īstam. Papildus mācībām vidusskolā Kaspars tagad izglītojas arī pie kontratenora Sergeja Jēgera. Viņš ir vienīgais Latvijā, kurš var precīzi parādīt, kā pareizi jādzied. Abi jau reiz dziedājuši kopīgā koncertā. Sajūta dziedot ir tāda, kad es viens pats būtu dušā un dziedātu. Jā, tāda ir sajūta, kad es stāvu dušā, neviens nav apkārt, un tā es vismaz cenšos iztēlot, ka mazums, kas var misēties uz skatuves dziedot, jā, un tāpēc es cenšos domāt tikai par to konkrēto dziesmu, ne par to, kad kāds varētu skatīties uz mani, ko viņš padomātu par mani. Es dziedu vienkārši savam priekam. Un pēc tam, protams, cilvēki nāk klāt, un man ir prieks, kad arī viņiem ir prieks, jā. Ja Kasparam kas neizdodas, no viņa dusmām visvairāk ciešot tētis. Arī viņš ir mūziķis un atzīst, ka nemaz tā pa īstam nesot gribējis, lai dēls savu nākotni saist ar šo profesiju. Un viņa prāt Kasparam nopietni jāapgūst vēl kāds mūzikas instruments, jo balss te ir, te pēc gada vairs var nebūt. Vai vienkārši Mēs jau patreiz bēdījāmies par Kaspara balss lūzumu jau ilgu laiku, un laikam tam mēs esam tikuši pāri, jo, cik es saprotu, tad tas balss lūzums jau iestājies, runā viņš patiešām rupji, jau rupjā vīriešu balsī, jā, bet tās augšējie balss tembri saglabājušies.
Mācīt dēlu nemaz nesot viegli, jo Kaspars paklausīšot skolotājiem vai kādam no malas, bet ne tētim. Kaspars esot pats sev priekšnieks, un tētis ir pārliecināts, ja nesanāks mūziķis, tad varbūt deputāts. Jau, kad viņš maziņš bija, viņam patika viss it kā izkomandēt, ja, mazliet visiem tur norādīt, kas kuram ir jādara. Ja, nu tā pat smieklīgi brīžām bija tas mazs kanariņš, ja, bet jau komandēt citus. Talsu novada fonda stipendija Kasparam būs nozīmīgs atbalsts mācībām Rīgā. Un, ja kādreiz būs iespēja, arī jaunais talants palīdzēšot citiem. Paldies, es gribu teikt noteikti savai mammai, savam tētim, visiem, kuri mani atbalsta, visiem skolotājiem, kas man bijuši, un tie ir ļoti daudz. Es baidos kādu nenosaukt, tāpēc visiem paldies. Un es domāju, ka mana mamma un tēti ir labu darbu izdarījuši audzinot mani.